Sveiciens Virsmēs kanālā! Šodien parunāsim par diviem virzieniem mājas aprūpē. Mājas aprūpe, ko nodrošina sociālais dienests, un mājas aprūpe, ko nodrošina hospice pakalpojumu sniedzēji, jeb paliatīvā aprūpe dzīvesvietā. Ar ko šie abi divi pakalpojumi atšķirās, kad uz tiem pieteikties un kas ir nepieciešams, lai tos saņemtu? Aiziet! Sāksim ar mājas aprūpi, ko nodrošina sociālais dienests. Tas ir sociālo pakalpojumu kopums, kas nodrošina cieņpilnu dzīvi personai, kura vairs nespēja par sevi vai savu mājsaimniecību pilnvērtīgi parūpēties. Tātad ir zudušas kustības spējas, prāta spējas, vai ir vienkārši smagas saslimšanas, kuru dēļ persona vairs nespēja veikt ikdienā nepieciešamos darbus, lai dzīvotu cieņpilnu dzīvi. Protams, visbiežāk šī klientūra ir cilvēki gados, seniori, kas gan smagu saslimšanu dēļ, gan objektīvu novecošanās dēļ vairs nespēja parūpēties par sevi, savu dzīvesvietu, un viņam ir nepieciešama palīdzība. Bet, protams, arī šeit klientu sarakstā ir ne tikai seniori, arī cilvēki spēka gados, kuri vienkārši ir nonākuši situācijā, kad nevar par sevi parūpēties vai nu uz neilgu laiku, vai uz atlikušo dzīvi. Un te mēs varam runāt par cilvēkiem pēc smagām traumām, smagām autoavārijām, kad vairākus mēnešus nespēja par sevi parūpēties, izkāpt patstāvīgi no gultas vai sagādāt smagākus iepirkumu maisus sev mājās. Un arī varam runāt par pacientiem, kas nesen ir pārcietuši insultu, zaudējuši daļu no kustības spējām, vai ir atklāta kāda no mentālām saslimšanām, kuru dēļ persona vairs nespēja adekvāti pieņemt lēmumus un līdz ar to arī parūpēties par sevi vai savu dzīvesvietu. Lai pie šāda pakalpojuma tiktu, ir jāvēršas katras pašvaldības sociālajā dienestā, jāiesniedz pašvaldībā noteiktie dokumenti. Visbiežāk tas ir iesniegums no personas, kurai ir nepieciešams šis pakalpojums. To var iesniegt arī tuvinieki, ja persona vairs nav spējīga to izdarīt. Un nepieciešama arī ģimenes ārsta izziņa, ļoti bieži. Iespējams, ir pašvaldības, kas to neprasa. Un ģimenes ārsta izziņā parasti tad ir atzinums, ka persona kāda veselības stāvokļa dēļ vairs nevar veikt savas higienas vai pašaprūpi un nevar arī parūpēties par savu dzīvesvietu. Un šajos pakalpojumos visbiežāk tad tiek nodrošināta pārtikas sagāde, pārtikas pagatavošana, palīdzēšana apģērbties, noģērbties, apmazgāties, nomainīt pamperus, ja tādi ir nepieciešami, saklāt gultas, nomainīt gultas, vai izmazgāt drēbes, apgriezt matus, nagus, sakopt istabu, notīrīt putekļus, nomazgāt logus. Respektīvi, tie ir pakalpojumi, kas vienkārši nodrošina cilvēka pamatvajadzības, uztur tīru vidi, pēdušu vēderu un arī siltumu istabā, ja nepieciešams iekurināt, vai sanest ūdeni no akas. Tātad tiek apmierināts pamatvajadzības tādā izpratnē, ka tiek izdarīti tie darbiņi, ar kuriem persona objektīvi netiek galā. Šī aprūpe nav medicīniska. Ja ir nepieciešama medicīniska rakstura aprūpe, tad persona var vērsties atkal katras pašvaldības vai no ārstniecības iestādē vai sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt arī medicīnisko aprūpi mājās, lai, piemēram, regulāri mainītu stomas vai apkoptu kādu vaļēju čūlu, brūci, pārsietu kādu vietu. Šis ir papildus pakalpojums, kam arī persona var pretendēt. Tātad iesniegums sociālajā dienestā, ģimenes ārsta atziņums, finanšu izvērtēšana, kādi ir ienākumi, un sociālā dienesta lēmums par to, vai personai šis pakalpojums pienākās un kādā apmērā. Mājas aprūpē ir 4 līmeņi, patiesībā 3, jo 4. nozīmē aprūpi sociālajā iestādē, jeb pansionātā. Tad pirmie 3 līmeņi simbolizē tikai to, cik bieži pie personas ieradīsies aprūpētājs. Vai tas būs 1 līdz 2 reizes nedēļā, 3 līdz 4 reizes nedēļā, vai katru dienu, te gan katra pašvaldība nosaka pa savam, kāds nosaka 5 dienas nedēļā, tātad 5 darba dienas, kāds nosaka 6 līdz 7 reizes nedēļā, un tad to var interpretēt arī kā aprūpi sestdienās, svētdienās, ja tas ir nepieciešams. Tad tas jau ir atkarīgs no pašvaldības. Un 4. kā jau minēju, pansionāts. Mājas aprūpe tiek pārskatīta reizi gadā, vai personai joprojām šī aprūpe ir nepieciešama. Protams, ja mēs runājam par senioriem, cilvēkiem gados, tad šādā izvērtēšana vienmēr rezultēs ar to, ka personai joprojām ir nepieciešams šis pakalpojums, ja vien nav mainījusies dzīves situācija un persona nav sākusi dzīvot kopā ar saviem tuviniekiem.
vai arī sociālais dienests ir atteicis šo pakalpojumu, piemēram, dēļ tā, ka personai ir ieradums lietot alkoholiskos un apreibinošos dzērienus. Kas tad ir hospisa aprūpe mājās un ar ko tā atšķirās no tā, ko es iepriekš aprakstīju par sociālo aprūpi? Ja par sociālo aprūpi runa bija, kad pieteikties var jebkurš, jebkurā vecumā. Protams, ir jābūt ģimenes ārsta izziņai par to, ka persona nevar par sevi pilnvērtīgi parūpēties, vai arī kādiem citiem objektīviem iemesliem, kādai personai šāda aprūpe ir nepieciešama. Tad hospisa gadījumā viss ir nedaudz sarežģītāk, vai pat vienkāršāk, kā uz to paskatās. Hospis patiesībā nodrošina paliatīvo aprūpi, jeb pirmsnāves aprūpi. Un šeit ir svarīgi vārds cieņpilnu pirmsnāves aprūpi. Un cieņpilnu pirmsnāves aprūpe sevī iekļauj nevien šīs sociālās lietas, par kurām es runāju iepriekš, par telpu tīrību, gultsveids tīrību, apģērbu tīrību, ēšanu, bet arī medicīniskās lietas, kā piemēram atsāpināšanu. Arī barošanu ar intravenoziem līdzekļiem, tāpat arī stomu maiņu un daudz citu medicīnisku manipulāciju veikšanu uz vietas pie pacienta, ja nepieciešams arī plaušu ventilācija, dialīze un citas lietas, kuras medicīniski ir nozīmētas konkrētajai personai. Hospisa pakalpojumam nevar pieteikties katrs, kurš vienkārši jūtās apslims vai kurš jūtās uz brīdi nespējīgs. Hospisa pakalpojumam var pieteikties tikai tādas personas, kuriem ārstu konsīlijs ir atzinis, ka dzīvildze, diemžēl, bet nebūs ilgāka par turpmākajiem 6 mēnešiem. Tas nozīmē, ka tās ir personas ar ļoti smagām saslimšanām, ļoti smagos stāvokļos. Protams, tas var būt arī pēc autoavārijas, kad ārsti konstatē, ka personai ir tik liels traumas, ka viņas nav savietojamas ar dzīvību un tuvāko 6 mēnešu laikā persona var arī aiziet. Bet visbiežāk te runa ir tieši par smagām saslimšanām kā onkoloģija, HIV un AIDS, autoimūnām saslimšanām, kas jau ir sasnieguši savas pēdējās stadijas, ir strauji progresējuši un līdz ar to persona ir strauji zaudējusi savu veselību un ir kļuvusi aprūpējama. Un pie tam cieš arī sāpes, mokas, apgrūtina sevi, savus tuviniekus, un lai šādai personai nebūtu jāmokās, ir ministra kabineta noteikumiem no šī gada ir nodrošināts mājas aprūpes pakalpojums kā paliatīvā aprūpe. Šajā gadījumā speciāli apmācīta persona ierodās pie aprūpējumā, vismaz 8 stundas dienā nodrošina šo pakalpojumu, esot klāt. Nepieciešamības gadījumā vienkārši patur roku, kad uznāk sāpju lēkme, ievada morfiju, lai atsāpinātu, un daudz citas medicīniskās manipulācijas tiek veikts dienas laikā, lai persona maksimāli cieņpilni aizvadītu iespējams savas pēdējās dienas, nedēļas vai mēnešus no savas dzīves. Tādā veidā radiniekiem un tuviniekiem dodot iespēju atgriezties atpakaļ darbā, nezaudēt finansiālo stabilitāti, arī atslogot aprūpējumā cilvēka tuviniekus no šī mentālā sloga, kas rodas aprūpējot šādu personu un ciešot līdzi personas sāpēm un veselības stāvokļiem. Un šie hospis darbinieki ir arī apmācīti atbalstīt gan tuviniekus, gan šo personu, kur viņi aprūpē psiholoģiski, lai šo smago posmu dzīvē pārciestu maksimāli vieglāk. Tātad, ja ir nepieciešama aprūpe mājās, izvērtējiet, vai tas ir gadījums, kad personai tiešām ir smaga rakstura saslimšanas un ir ārstu konsīlijas slēdziens par to, ka aprūpe ir nepieciešama pēdējiem dzīves metriem, vai persona vienkārši ir zaudējusi spēju par sevi parūpēties un ir nepieciešams sociālā dienesta nodrošināts pakalpojums, kas palīdz ikdienas darbiņus paveikt kopā ar aprūpētāju, nodrošina siltumu, pilnu vēderu un tīru vidi. Izvēle paliek jūsu rokās. Sīkāk par mājas aprūpi skaties citos sirdsmieras video, par kuru mēs esam runājuši ļoti detalizēti, kā tieši pieteikties, kādus tieši darbus tas iekļauj. Tā kā skaties Sirdsmiera kanālu un tu uzzinās daudz ko jaunu.